Sveiciens visiem! Šodien mums uzdevums par joda šķīdumu spirtā. Tātad mūsu uzdevums ir saprast, cik daudz mums ir jāpielej spirta, lai iegūtu mazāku joda koncentrāciju iegūtajā šķidrumā. Uzdevums oficiāli skan šādi. Doti 735 grami 16% joda šķīduma spirtā. Cik grami spirta jāpielej, lai iegūtu 10% joda šķīdumu spirtā? Tātad, skatāmies. Izskatās no sākuma, ka mums ir par maz informācijas, bet īstenībā mums ir visa informācija, kas mums ir nepieciešama. Jo mēs liesim klāt tikai spirtu. Tātad jods, kādā apjomā tas bija, tādā tas arī paliks. Un to mēs arī varam izmantot. Tātad mēs zinām, ka tīrā joda daudzums nepalielināsies, tas tikai samazināsies, mums līdz ar to būs jāstrādā ar to, kas mums ir tagad. Līdz ar pirmais, tātad var būt, cik jāprēķina, cik grami tīra joda mums ir šajā dotajā šķīdumā. Cik joda mums ir šķīdumā. Un kā mēs to varam aprēķināt, ja tur ir 16% šķīdums, joda šķīdums, tas nozīmē 16% no 735. Tātad 735 reiz 0,16. Kas ir, tad var aprēķināt stabiņā 735 reiz 0,16, 6 reiz 5 30, 6 reiz 3 18 reiz 3 plus 3, tātad 21, rakstam 2 prātā, 6 reiz 7 42 plus 2 44, 1 reiz 5, šeit ir tukšums, atgādinu, 1 reiz 5 5, 1 reiz 3 3, 1 reiz 7 7, un nulles var neņemt vērā, tas tāpat pieskaidīšanas neies. Tad 0, 6, 4 plus 3, 7, 4 plus 7, 11. Un komats atrodas šeit. Tātad 117,6 grami, 117,6 grami. Tīra joda. Tagad uzmanīgi. Ja tīra joda mums no sākuma bija 117,6 grami, joda daudzums nepalielināsies šķīdumā, bet mēs zinām, ka īstais jaunais šķīdums sastāvēs no 10% joda šķīduma spirtā. Tas nozīmē, ka šie 117,6 grami atbildēs jau 10%. 10% no kopējā šķīduma. Līdz ar to var uzdot jautājumu, kāds būs pilnais šķīduma daudzums. Tātad, ja 117,6 ir 10%, tad, protams, ir triviāli, ja? Tad nezināmais ir tas 100%. Šeit, protams, nav ko darīt, te var vienkārši reizināt ar 10 un iegūt, ka tas ir 117,6 reiz 10, kas ir 1176 grami. Tātad jaunais, tas šķidrums kopumā svērs 1176 gramus. Mēs zinām, ka sākotnēji mums bija 735 grami, beigās mums ir jādabū tik gramus, tad mēs varam atbildēt uz jautājumu, cik grami spirta jāpielej. Cik grami spirta jāpielej. 1,176 mīnus 735. Varam to izdarīt stabiņā. 1,176, 735, 6 mīnus 5, 1, 7 mīnus 3,
4, 11 mīnus 7, 4. Tad 441 grams. Ja? Tad varam rakstīt atbildē. Atbilde. Jāpielej 441 gramas spirta. Tāds lūk uzdevums. Rakstiet, vai viss ir skaidrs, vai arī kāds solis prasiet detalizētāku paskaidrojumu. Un tad paldies jums par uzmanību un atā.